Esiet sveicināti, Latvijas mācās šīs sezonas jau 10. epizodē. Esmu Oskars Balodis, labprāt izvinu agronomiju un kopā to ar jums arī mācos. Šīs epizodes tēma ir nezāļu sēklu krājumi augsnē. Dosimies lauku, ņemsim paraugus, vedīsim uz laboratoriju un par to arī ļoti daudz uzzināsim. Esmu atbraukuši nedaudz novembra beigās pastrādāt uz lauka. Man ir dažādi instrumenti līdzi, zonde, lineāls lāpsņas, spainis, mērtrauks un dosimies pakaļ augsnes paraugiem, bet ko ar to mēs darīsim, izstāstīšu uz lauka. Ja pamanījāt, esam uz tā paša lauka, kur mēs ar Arti un Ģirtu spriedām par nezāļu ierobežošanu rapsī. Raps ir gatavs ziemot, ziema praktiski jau nāk virsū, veģetācija iet uz beigusies. Un iepriekšā tēma mums bija nezāles, kā tām cīnīties. Bet šodien mēs runāsim nedaudz no cita aspekta, arī par nezālēm, bet mēs gribam apstīties, cik liela ir sēklu banka augsnē, un tāpēc mēs dodamies pēc paraugiem, lai tos vestu uz laboratoriju un kopā ar jums pāanalizētu. Esam tajā pašā laukā, kur mēs bijām iepriekšējā epizodē, un paņemsim augsnes paraugu, lai noteiktu sēklu banku augsnē. Tātad 1 kvadrātmetrs ir šādi. Ņemsim šeit vairākus augsnes paraugus, liksim viņus spainī, savāksim un paņemsim vidējo paraugu laboratorijai. Sāksim ar 1 kvadrātmetru un pēc tam vairākās vietās tādā pašā kvadrātmetrā arī savāksim. Kā zinām, šajā laukā problēmas ir vienīglapa nezāles un citas nezāles. Attiecīgi tad arī mēs skatīsimies un šo paraugu savāksim. Tad man ir līdz spainis, kur paraugus augsnes savākt. Ir zonde, ar ko mēs varam 1 kvadrātmetrā 9–10 vietās veikt zondējumu uz viena paraugu sagatavošanai. Un šo te paraugu mēs sauksim spaini un pēc tam vidējo paraugu samaisīsim un aizvedīsim šo te paraugu uz laboratoriju. Mēs ņemsim līdz 20 centimetriem, dziļāk neņemsim, ārkārtas dziļumā. Un tā mēs vienā kvadrātmetrā vismaz 10 dūrienus uztaisam, jo nezāles nav vienmērīgi, vai ne? Šo paraugu, vidējo paraugu paņemsim, ja? Jo nezāles, protams, mēs smidzinām katru gadu, liekas samērā veiksmīgi, lai nesāks neizbirž, bet vienalga tā sēklu banka liela, jo viens rudus milgas augs, ja, spēja pat saražot līdz 7000 sēkliņām. Paraugi ir savākti no šīm vairākām vietām šajā laukā. Spainī jau ir 2–3 litri augsnes. Tā kā veicam ļoti svarīgu lietu. Rūpīgi šos te augsnes paraugus samaisam. Rūpīgi samaisam, lai šis te paraugs, ko vedīsim laboratoriju, tiešām reprezentētu mūsu lauka šo te situāciju. Paņemam mētrauku un laboratorijā mēs aizgādāsim puslitru augsnes, iebrauksim puslitru, piespiedīsim, jā, tad puslitru augsnes, ņemam, ievērsim maisiņā, maisiņš ciet un dodās uz laboratoriju. Labdien, Jevgeņī! Tikko bijām lauka, atradām augsnes paraugu, lai parunātu par tādu lietu kā nezāļu sēklu banka. Bet, protams, lai šādas analīzes veiktu ar augsni, tad augsne, protams, bija jāsagatavo iepriekš, un mēs jau vairāk kā 10 dienas atpakaļ izrakām paraugus no 2 laukiem, tātad no šī paša lauka, kur mēs tikko bijām, to veicām, un arī no otra lauka Saldus novadā. Jevgeņī, paraugs pie tevis atnācis, pastāsti, kā tu tiksi līdz rezultātam par nezālēm te paraugā?
Jā. Tātad paraugus mēs izlikām pažāvēties, lai būtu vieglāk izsijāt un samazināt tilpumu, jo es vācātu to puslitru augsnes tagad, lai būtu mazāk. Izsijāju caur pirmo sietu, lai dabūtu nost lielus akmeņus, kaut kādus kokus, tad tā pati frakcija, kas satur sēklas, paliek šeit uz smalkā sieta. Un jau redzēt, ka tilpums ir krietni mazāks. Jā, taisnība. Tur būs pišķiņ zem 100 gramiem augsnes palicis. Un tālāk ir divi veidi. Viens vai nu šo pašu paraugu es varu uzlikt uz mitra substrāta un skatīties, kas uzdīkst. Vai es varu mēģināt tās sēklas izdalīt ārā. Un tad man palīdzēs koncentrēt sāls šķīdums. Tad es kārtīgi samaisu. Pēc brīža tā frakcija, kas ir vieglāka, tā organiskā viela, ieskaitot sēklas, uzpeldēs un peldēs pa virsu. Tā kā nāves jūrā ļoti koncentrēts sāls. Okay. Un tāpēc tur tā grūti nogrimt. Un nezāle ir organiska viela, ja? Jā. Un līdz ar to... Visādi saknes, protams, ļoti interesanti. Jau var redzēt, kā ir uzpeldējis, tas virsējais slānis. Tad māls, smiltis, akmentiņi viss nogrims apakšā, un tad varēs izfiltrēt caur sietu vai caur filtrpapīru un skatīties, kas tur ir iekšā. Tātad izžāvējām, izsijājām, sāls šķīdumā stiprā, tad organiskā viela uzpeld augšā un tālāk filtrējam, ja? Jā. Principā jau var redzēt, kur viņš ir nogrimis. Kur ir tas, kas peld pa virsu. Jā. Un to pakāpeniski dala, ja? Tad, kamēr izfiltrējās, tas jau ar tā ātri nenotiek. Jā, un tad šeit tos nezaļu sēkliņas ir. Jā, var jau pat redzēt kaut kādas arī. Pārēķina, tātad kāds ir tilpums kvadrātmetrā noteiktā dziļumā. Kvadrātmetrā pusdziļumā? Jā, to var aprēķināt. Jā, matemātiski. 200 litri. Jā, 20 centimetri. Un tad līdz ar to pēc proporcijas, ja puslitra ir tik sēklu, tad ir jāpareiz 400. Jā. Šis paraugu nezaļu skaits pareicinām 400 un iegūsim cik vienā kvadrātmetrā. Un hektārā ir 10 000 kvadrātmetru ārpā, cik daudz nezaļu. Ja lauksaimnieks regulāri cīnās ar nezālēm, lieto herbicīdus vispārējo, nevajadzētu samazināties tam krājumam nezaļu, vai tas tikai mums tiešām apstiprinās teicienu nezāles neiznīks, vienkārši cīnīsimies mūžīgi? Nē, protams, ka samazinās. Un, ja ierobežo nezāles, tad jau mazāk nonāk. Bet, ja vienu gadu, piemēram, neizdodas efektīvi ierobežot, tad nezāles papildina to krājumu, tas atkal saglabājās. Jā, protams, tas ir viens efektīvs veids, kā samazināt vispār to nezaļu fonu, ir neļaut tām sēklām lielos daudzumos regulāri izsēties. Tad mēs visu paraugu izfiltrējam un ar šo filtrpapīru dodamies skatīties, to šeit nekādu paliegarīti ņemsim, lai to redzētu. Jā, stereo mikroskopu iesim pētīt sēklas. Jā, tad ņemam šo te paraugu un dodamies pētīt. Tad paraugu esam izfiltrējuši un atnesuši viņu, lai apskatītos zem mikroskopa. Iegaņi, ko mēs redzam no tā parauga? Jā, var paskatīties. Tur es uzliku uz milimetru papīra. Tā ir virze, parastā virze. Viņai tāda raksturīga virsmas faktūra, ar tām pumpiņām. Kādas sugas vēl tur redzams? Tur būs redzama noteikti balanda. Balandu. Tas bija vēl cits paraugs, šis bija no tās vieglās augsnes, kur es atradu vienā paraugā 44 violītes sēklas, 4 sveju griķus, 12 balandas, un tas viss ir jāreizina reiz 400. Tad mēs nonākam līdz tiem 1000. Tātad violītes vien tur bija ap 17 000. Kvadrātmetrā? Jā. 17 600 violītes kvadrātmetrā. Nu, protams, es nesaku neko par dzīvotspēju šajā brīdī. Tas ir vienkārši sēklas. Pār 20 000 nezaļu sēkliņu vienā kvadrātmetrā. Iespaidīgi. Bet otra ir tā papildinoša metode, ka mēs jau paraugu liksim diedzēties siltumnīcā, un mēs pie tā arī varam doties, aiziet un paskatīties, kādas no tās sēklas tur ir sadīgušas. Esam laboratorijā un esam siltumnīcā. Jevgeņī, stāsti, kas šeit?
notiekumi šajā Tagad vietā? Šie paraugi jau pirms 10 dienām bija uzlikti uz mitras kūdras. Tad te viņi stāvēja siltumnīcā, te ir plus mīnus 18 grādi kaut kurā dienā. Un dabiskā apgaismojumā var redzēt, ka jau ir notikusi attīstība dažādos paraugos. Ir nezāles, ko jau var identificēt, kāda sārtā panātre, violīte, te ir diezgan daudz viņas ir. Dažas pēc lapām, pēc dīglapām var pateikt, citām pat sēkla vēl ir klāt. Nu, un viendīglapie, tīpaši tajā vieglākās augsnes paraugā. Varbūt, ka rudzusmilga. Un šī ir viena no metodēm, kā nosaka tās sugas tieši kādas tur tajā nezāļu paraugā ir? Jā, tā ir diedzēšanas metode. Ciet mēs redzam, cik ir dzīvās, dīgtspējīgas sēklas. Tā metode nav ātra, tāpēc, ka mums ir jāsagaida, kamēr viss uzdīgs. Dažreiz mēs pastimulējam, var nedaudz uzrušināt, var apstrādāt, piemēram, ar slāpekļa savienojumiem, kas stimulēs dīgšanu. Un dažreiz ir nepieciešams augstums, tā dabiskā stratifikācija, lai sēklas sadīgst. Un var prasīt mēnešus, dažos pētījumos pat gadus. Šāds pētījums. Mēs atvedām divus paraugus. Vienu paraugu, to, ko mēs šodien kopā jau skatītājiem noņēmām no tā paša lauka. Tas tā kā vieglākās augstas paraugs, un otrs ir nāk no Saldus novada. Pastāsti, tas smagākā elementiskā sastāva ir no Saldus novada, un vieglākā bija no šī tā lauka, kur mēs tikko atvedām. Tad varbūt mēs parādām, kādas nezāļu sugas mēs patreiz redzam, kuras dīkst tajos paraugos. Kā es jau teicu, te var redzēt violītes abos gadījumos. Šeit, tur. Dažas vēl ir pārāk mazas, bet diezgan liela varbūtība, ka būs. Nu, te ir sārtā panātre. Šeit ir kaut kas vai nu rapsis vai zvēre. Un re, kur ir tieši tajā vieglajā augsnē tādas mazas adatiņas, viendīglapiem. Tajā laukā mēs arī iepriekšējā sižetā bijām, un tur ļoti daudz ir rudusmilga, skārenes, tātad viendīglapju nezāles. Bet reiz to arī mēs redzam, ka tur joprojām augsnē sēklas ir gana daudz tuvākiem gadiem. Un tad, Jevgeņi, kādi tad secinājumi paraugu atvedu? Esam izanalizējuši. Ir vairāk kā 25,000 sēkliņu, violītes 17,000, veigaļas 1,600 kvadrātmetrā, balandā 5,000. Nu, kādi ir tad tie secinājumi, ko mēs varam ņemt no šī te eksperimenta nelielā? Nu, šis šobrīd ir momentu uzņēmums. Mēs esam konstatējuši, kas tajā laukā ir, kas tur ir krājies gadiem, gadu desmitiem droši vien. Jā, šticamāk. Un tik ātri tas nemainās, jo augsnes tiem krājumiem ir ļoti liela buferēšanas spēja, viņas saglabājās, un katrs lauks ir tāda individualitāte. Bet pamazām, mainoties kaut kādai apsaimniekošanas stratēģijai, kaut kas izmainīsies arī sēklu bankā. Ir kaut kādas sugas, varbūt, no kurām sevišķi jātiek vaļā. Grūtības varbūt ar nezālēm, kuras paliek rezistentas. Jo, ja tās sēklas krājās augsnē un ja tās nezāles grūti ierobežot, jo viņas vairs ir palikušas rezistents, tad tas krājums var palielināties. Un ar šādām metodēm mēs varam ilgstoši veikt kaut kādu varbūt izpēti, monitoringu. Un saprast dinamiku varbūt. Jā, tas, ko mēs ceram iegūt. Jā, un tad mūsu rokās kā agronomiem visticamāk ir darīt visu no savas puses, cīnīties ar nezālēm. Galvenais, lai šī te sēklu banka, kas jau gadu desmitiem veidosies, regulāri nepapildinātos. Un ik pa laikam atbraukt un nomonitorēt lauku, kas ir mainījies, kādas sugas, un kopā mācīties daudz vairāk par nezālēm. Tā kā, dargie agronomi skatītāji, lai mums veiksmīgi turpmākos gadus un gadu desmitus izdodās nepalielināt nezāļu sēklu banku, jo mēs audzējam kultūra augus un pārtiku, nevis nezāles, lai mums veicās.